Kārts jau uzreiz lielais mačs Daugavpilī BFC pret Riga Football Club. Daugavpiliešiem pamatsastāvā Bubu Dialo, uzbrukumā arī Fofana, bet šoreiz arī bez Mihaļcova jāiztiek Kirilam Kurbatovam. Savukārt Riga pamatsastāvā pēc ilgāka pārtraukuma Marko Regža, atpakaļ arī Antonis Černomordijs, bet malā paliek Contreras arī Djops. Visi svarīgākie notikumi otrajā puslaikā. Bubu Dialo 52. minūtē ielaužas sodlaukumā, pirmais sitiens bloķēts, otrais tuvajā stūrī mazliet garā. Riga iespēja 54. minūtē izspēle pa kreiso malu, Galo sit spēcīgi, bet gana neprecīzi. 58. minūtē stūrstiens Daugavpilī, viens pats vārtu priekšā Konē atstāts, bet sitiens ar galvu nav viņa trumpis, tver bumbu Zviedris. Labs moments arī 71. minūtē, centrējums no kreisās malas, Bubu Dialo vārtu priekšā ar galvu un garām vārtiem augumā ražanais afrikānis sit. 80. minūte, Jago Sikēra dabū bumbu labajā flangā un smalki filigrāni iecentrē sodlaukumā uz galvas Peņam, kurš sit precīzi. Peņā viņa vārtu gulbs sen nav bijis virslīgā, bet atkal īstajā brīdī viņš uzspīd. 85. minūte, atkal standarts Daugavpilī, nomesta bumba uz tuvo stabu un Zviedrijs glāb pēc Līdzenova sitiena. Atkal Daugavpils netiek pie vārtu gulmā. Un arī kompensācijas laikā moments pēc stūrstiena Daugavpilī, nomesta bumba kritienā Konē pārsit pāri vārtiem. Ļoti krūts mačs Riga komandai, bet 3 punkti ir 3 punkti, un Daugavpilī tie ir vēl vērtīgākie. Liepāja pret RFS uz dabīgās zālītes Daugavas stadionā. Liepājniekiem atpakaļ pamatsastāvā Oloko, arī Oskars Vienties, kamēr RFS liels problēmas, savainojumi arī savaļniekam Kuadio, Odišāriem, daudz iztrūkumu. Līdz ar to pamatsastāvā atgriežas Ndžiki, bet tā lapa visu malu. RFS sāk ar bumbas kontroli, bet liepājnieki noķer ātrajā uzbrukumā. Labajā flangā Džibrils Gejs pārpina sodlaukumā Melnim, Melns apstrādā ar otro pieskarienu, sit un iesit stūrī 1-0 Bruno Melnis. 20. minūtē rupja kļūda savā laukuma pusē, pieļauj G, dabū Bubu Oloko, virzās uz vārtiem, sit no distances, Vilkovs atvairā. RFS visa aktivitāte labajā flangā, Morstalā saņem bumbu, aiziet no Iļina, sit ar kreiso un trāpa vārtos, Talā no distances un 1-1. 40. minūtē laba izspēle RFS uz sitienu Paničam, bet Paničs nesit spēcīgi, līdz ar to Petkovičam viegls uzdevums noķer šo bumbu. Otrā puslaika pats sākums, Kirils Iļins ar tālo piespēli atrod Oloko, Oloko uzvar divcīņā pret Prengu un sit bumbu vārtos. Oloko pirmie vārti kopš atgriešanās un pateicība kluba direktoram Davidam Jansonam. 58. minūte, Jokjoši Karašima grib sevi pierādīt no distances, sit Petkovičs atvairā. 76. minūte, Liepājs skrien ātrajā pārējā, Leitzmans apsteidz Vilkovu, sit tukšos vārtos, bet G paspēja izklupienā izsist šo bumbu. Dažas minūtes vēl Oloko atkal aizskrien ātrajā pārējā, tiek iekšā sodlaukumā, sit atvaira Sergejs Vilkovs bumbu. Un 79. minūtē pēc Paniča kļūdas izcēla iespēja Liepājai, jo izspēle vārtu priekšā, tur viens pats Oloko sitiens un ar kājām atvaira Vilkovs. RFS sūta visus garos spēlētājus uz priekšu, arī Elvis Tugli, bet spiediens pat īsti nesanāk galotnē. Liepāja prasmīgi nosargāja uzvaru. Tā ir pirmā Liepājas uzvara par RFS 4,5 gadu laikā. Iespaidīgi! Svarīgs mačs top 4 cīņā FS Jelgava pret Audu. Pirmais mačs ir šajā sezonā Zocā. Jelgavniekiem atpakaļ pamatsastāvā Peņkevits, atgriežas arī Bečers, kamēr malā paliek Emenike. Starta 11. atkal Židis Stevensons, arī Karls Vasoms gavenī, bet rezervē Klemente. 8. minūte, Jelgavnieki izspēlē uz sitienu Peņkevicam, kurš šauj garām vārtiem. 14. minūte, Pēlāns ar izcilu piespēli izved izgainā pretī vārtsargam Bečeru. Bečers aiziet no Matrevica, bet sitiens ļoti nesekmīgs. Neizmantot iespēju Jelgavai. 21. minūtē Renārs Vārslavāns pa labo flangu piespēlē sodlaukumā, rikošets uz tukšiem vārtiem, bumba nokļūst Genā, kurš nekļūdās 1-0 Auda varībā.
28. minūte pēc stūra sitiena šķiet, ka Auda atstās, taču bumba nokļūst pie Ulmana. Viņš iespēlē sodlaukumā uz kājas Jūzvekam un Jūzveks filigrāns sitiens vienā pieskarienā vārtu stūrī un 1-1. Čehi nosvida dzerot tālu šo vārtu gūmu. Improvizēto, protams. Vēl viens standarts 34. minūtē. Aleksejčiks sit trāpa mūrī, pēc tam atlas bumbu pie Holoubeka, kurš sit iekšā vārtos un 2-1. Davids Holoubeks. 40. minūte moments Saudāju Gunži no labās malas iecentrēja Stevensons ar galvu un atvarādams Dvoržāks. Fantastisks atvarības Čehu mūrim. Otrais puslaiks un 57. minūtē Audai stūrstiens. Birka iecentrēs sodlaukumā, Stevensons sit, bet Dvoržāks atkal neļauj bumbai ilgot vārtos. Auda mēģina uzspiest, sūta garos spēlētājs uzbrukumā, taču iekrīt uz pretuzbrukumu. 90. minūte, Jahāja skrien pa kreiso malu, iespēlē gar vārtiem, bet tur pārt ar piespēlu Pontelu un raida bumbu savos vārtos. 3-1 Jelgava šoreiz Gavilē. Jau 5. uzvara savā laukumā FS Jelgava komandai un paceļās šī vienība uz 4. vietu turnīra tabulā. Iespaidīgi, episki. Meta pret grobiņu, Rihards maina vārdsargu, Alvis Sorokins atgriežas, arī vieta pamatsastāvā atrodas Čiņājevam un uzbrucējiem Sadikam. Savukārt Viktors Dobracovs saglabā to pašu starta 11-nieku, kas sāka maču pret Liepāju. 6. minūte, laba iespēja Metai, atlas bumba pie Kļavinska, viņš sit no distances stūrī, gana precīzi, taču Piņčuks skar bumbu. 10. minūtē vēl izslēgs moments no vārtu priekšā Sadikam, kurš atrod vārtu stabu, bet ne vārtus, joprojām tukšā šis nigērietis šo sezonu. 19. minūtē grobiņas uzbrukums pa kreiso malu, piespēlē Krautmanis Sidaroms izcili apgriežas un roida bumbu vārtu stūrī. Wow, kas par iespaidīgu noslēgumu. Otrais puslaiks un Sidarovs grib vēl vienu golu, sit no distances, šoreiz netik precīzi, tvēr bumbu Sorokins. 58. minūte, Haus grobiņas sodlaukumā, Reķistiens bloķēts, pēc tam bumba atlas pie Sadika un Piņčuks atvēra sitienu no tuvās distances. 68. minūte, stūra sitiens Metai, bumba pēc cīņas starp Sidarovu un Kangru nokļūst pie Evalona, kurš nekļūdās un parāda, kā ir jāgūst vārti no tuvas distances. 1-1, Meta beidzot gūst vārtus. 79. minūte, bīstams Sorģers Raščevskis virzās iekšā sodlaukumā, sitiens tālajā stūrī atvēra Sorokins. 85. minūtē grobiņa varēja izcīnīt uzvaru, Kļuškins iespēlē Gaučim, Gaučis tujā stūrī sateicina vārtu stabu un pēc tam bumba atlas laukumā. Kaujiniecisks neizšķirts un komandas saglabā savas pozīcijas turnīra tabulā. Supernova pret FK Tukums 2000, atkal rotē Ervins Pērkons, pamatsastāvā atgriežas Miņins, negaidīti arī Artjomovs, rezervē joprojām Derožinskis. Savukārt Tukumam divas izmaiņas, Artems Holots aizvietos savainoto Valmieru un arī Kristers Volkovs sāk no 1. minūtē. 12. minūte, stūrstiens Supernova komandai atlas bumba pie Geja, kurš pāri vārtiem to virza piezmēs uz tīkliņa. 24. minūte, standarts Tukumam, atlas bumba no Volko pie Kransmiņa, kurš raida bumbu vārtos, bet aizmugure tomēr fiksēta. 26. minūte, Bogdans Samoilovs pamēģina no distances, bet atvaira Orols bijušā komandas biedra raidījumu. 35. minūte, Mārcis Ošs uzņemās iniciatīvu, pats izkārto sev sitienu tuvajā stūrī, noķer stūriņš. Jā, kas par epizodi, ja uzbrucēji nevar nemāk sist, tad Mārcis Ošs to dara. Pirmā puslaika beigas ātrā pārēja Tukumam sanāk, diagonāli no Samoilova Dusalievas gar vārtiem un tur jau Pūlis atskrien un triec bumbu vārtos, 7. vārti šajā sezonā Ingaram Pūlim. 69. minūte, tiešais brīvstiens Supernova komandai Rjuga Nakamura pāri vārtiem triec bumbu. 79. minūte, Kaspars Anmanis aizskrien, izkārto sev sitienu ar kreiso kāju, bet nav tas diezko jaudīgs tvēr bumbu Orols. 81. minūte, cīņa par bumbu sodlaukumā starp Volku un Šiķikovu un atrod kontaktu ar pretinieku Šiķikovs 11 metru soda sitiens. Izpilda Rjuga Nakamura, izpilda augstsnīgi un precīzi 1-1, jau 10. spēlē pēc kārtas Supernova gūst vārtus. 85. minūtē, laba iespēja Ravim Kiršam no tuvas distances un pārsetiviņš bumbu pārī. Vēl viens neizšķirts šīm komandām, Supernova jau 6. sezonā, kamēr Tukumam 5.
Kārta, kur galvenais pārsteigums ir Liepājas uzvara par RFS 4,5 gadus gaidīta. Bet turnīra tabulā sezonas lielākais pārsteigums FS Jelgava jau 4. vietā, turklāt tikai par 1 punktu atpaliek no Audas. Gana blīva tabula joprojām no 7. līdz 10. pozīcijai arī. Tuvāko kārtu ievadīs mačs starp Rīga un Liepājas Konto stadionā noteikti būs jaudīgi. Rīgas derbijs starp RFS un Metu arī programmā, kā arī principiāls duelis starp Supernova un Jelgavu trešdienas vakarā.